Latvija būs. Sakiet, vai šī pārspīlēta optimisma sekas nevar izrādīties gana traģisks, vai vispār kādas tās var būt, runājot par ietekmi uz valsts ekonomiku? Paldies. Ļoti interesants pētījums. Es domāju, ka, lai atbildētu uz šo jautājumu, vispirms ir jāatgriežās kādā, pieņemsim, 2008. gadā. 2008. gadā, kad no Aizkraukles ģimene ar četriem ģimenes locekļiem brauc uz Rīgu ar 4 automašīnām, un tas likās ļoti labi. Pēc tam, kad notika šī lielā korekcija par 20 līdz 30% Latvijas ekonomikā, dažiem nācās pāriet uz 2 automašīnām, un tas arī bija pietiekoši labi, bet citiem nācās pārdot Aizkraukles māju, dzīvot mazā dzīvoklī Rīgā, iet uz darbu kājām, ja tāds bija, un no darba algas maksāt vēl kredītu par māju, kura vairs nebija dzīvojama. Un līdz ar to, tad, kad notika šī lielā korekcija, tad cilvēki kādus 4-5 gadus ir tā kā cietušies. Un ja es tagad sekoju šī brīža, teiksim, budžeta situācijai, tad tik traki, kā šobrīd ministrijas palielina savus pieprasījumus valsts budžetam, jo visiem ir teikts, ka 4-5 gadi, pēc 8. gada bija gatavi savilkt šos jostas. Dažas lietas ir atliktas, kuras tiešām nebija vajadzīgas, bet ir arī atliktas lietas, kuras ir noteikti vajadzīgas. Es nebrīnītos, ka drusku līdzīga situācija ir uzņēmumos, vai arī kā mājasaimniecību vadītājiem vai ģimeņu maku turētājiem, kur lietas ir atliktas. Un tagad cilvēkiem ir cerība, kad viņiem nākotnē būs labāk. Savādāk man grūti izskaidrot šo vislielāko optimismu, jo tomēr skaitļi par iekšējo patēriņu Latvijā un par patēriņu pieaugumu Eiropas Savienībā, ne tikai Eiropas Savienībā, kopumā Eiropā, nav labi, jo viņi teiksim, mums visdrīzāk jau negaida varbūt milzīga krīze, bet neviens no ekonomistiem neprognozē kaut kādu strauju pieaugumu, drīzāk nelielu stagnāciju. Bet vai tas, ja es pareizi saklausu, tad faktiski šīm cerībām, ja jūs runājat gan par institūcijām, gan par privātpersonām, patiesībā nav īsti nekāda seguma, vai tas nenozīmē vēl kaut kādu fundamentālu vilšanos pāris gadu laikā? Nē, par optimismu. Ja jūs man prasītu un pateiktu atbildi, vai optimisms vai pesimisms, kas ir labāk, kaut arī es esmu būtu ļoti konservatīvs cilvēks, es teiktu, optimisms noteikti ir labāk. Jo, ja cilvēki netērē naudu un baidās riskēt, ja mēs netērējam naudu, tad citiem nav darba, jo mūsu tēriņi ir citu ienākumi. Un arī, ja mēs baidamies riskēt, tad dzīve nenotiek, inovācijas nenotiek, nekas neiet uz priekšu. Bet, protams, jau visās lietās ir galējības. Ja mēs riskējam, tur, kur tam piesardzīgs optimisms ir tas, kas virza, un, protams, ja mēs esam optimisti, tad arī pašai ekonomikai no tā un uzņēmumiem ir labāk.